Aivars cenšas atjaunot attiecības ar Zentu. Rita Mildai uztaisa jaunu frizūru, Rihards ierauga Aivaru kopā ar Zentu. Silvijai piezvana no slimnīcas un pasaka, ka Vadims ir miris. Marta priecājas, ka beidzot varēs atklāt parunāt ar Leonu par gaidāmo bērnu. Ivo pārliecina Silviju, ka jānozog Vadima dokumenti. Leons domā, ka Marta gaida bērnu no Edgara un nav gatavs uzreiz būt kopā ar Martu. Čau, mam. Čau. Aha! Nu gan uzcirtusies. Un jauna frizūra. Nu, stāsti, uz kurien tad dosies? Tiešām izskatās, ka es esmu ļoti sagatavojusies. Nu, nē, tu vienkārši ļoti labi izskaties, stilīgi beidzot. Nu, tepat netāli ir viens atpūtas un izklaides centrs. Aizbraukšu paskatīties, ko viņi var piedāvāt. Tur esot zirgi, varot doties izjādēs. Ja nebūs garstāvokļa, pastaigāšos, paskatīšos, kādi tie zirgi tur ir. Tad izklaides centra zirdziņu dēļ es tā uzcirtusies. Nu, nav jau tur tikai zirgi. Vīrieši jau arī tur ir. Vai kāds konkrēts vīrietis? Labdien! Kā ar gatavības pakāpi? Nu, tūlīt varēsim doties, bet vispirms es jūs gribu iepazīstināt. Man ir aizdomas, ka jūs saista zināmas tigrasiņu randniecības saites. Satīties, sapīties un pēc tam mācīties. Nav vairs kur paglāties, nav par ko izlikties. Sākums vai nobeigums, sāpes vai pārsteigums. Kas gan tur bija starp mums, kāds bija jautājums. Un saku sev vēl, neaiziet vēl, nesaplēs vēl. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu es sauc, un šiestu dētu es pats. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu es sauc, un šiestu dētu es pats. Mana meita Līga. Priecājos, Blumbergs. Tā jau es domāju. Cik skaista māte, tik skaista meita. Jā, Blumberga kungs. Atpūtas un izklaides centra stabulītes īpašnieks. Viņš man šodien apsolīja parādīt savus zirgus, izrādīt visu saimniecību. Nu, ne tikai parādīt, ja jums būs vēlēšanās, varēsiet doties izjādē ar jebkuru no maniem zirgiem. Kurš vien jums iepatiksies? Mana māte ir ļoti izvēlīga. Viņai var neiepatikties neviens no jūsu zirgiem. Nu, ko tu meitiņ? Nu, tā nevar būt. Man ir daži tādi tīrasiņi ērzeļi. Es uzaicinu arī jūs, ja vien jums ir laiks. Viendien māte, otrdien meita. Vai arī abas kopā. Kā tad jūtas jūsu ērzelis? Lagerfelds ir jau atguvies no tā nelaimes gadījuma ar jauno Petersonu. Pilnīgi atguvies. Parādīšu arī viņu. Ja vēlēsieties, varēsiet izjāt tieši ar manu Lagerfeldu. Es domāju, ka tieši viņus arī izvēlēšos. Nu, tad braucam. Bija prieks iepazīties. Uz drīz tikšanos un nevienu reizi vien. Tā, meitiņa. Tā. Es nesaprotu, kā tas var būt. Man piezvan no slimnīcas un pasaka, Vadims ir miris. No privātās klīnikas, kur viena diena maksā tādu milzīgu naudu. Un kā es pat varēju kaut kam tādam noticēt, es nesaprotu. Faktus vajag pārbaudīt. Un pēc tam rīkoties. Nelaiķis. Būtu man tāda veselība kā tam nelaiķim, es priecātos. Un tu man vēl to pārmet. Man piezvanīja un skaidri gaiši pateica miris. Un tad to kāju nobarzusi.
It kā tā jau nelaime nepietiktu. Tur naudas nav. Salona īpašniece. Nopērc jaunas kurpes. Neberzīs. Un tagad tu vēl man brauc virsū. Tu Helēnai vismaz piezvanīji. Pateici, ka papucīts augšām cēlies. Helēna ir tik dusmīga uz mani. Viņa jau sēdēja Londonā lidostā un gaidīja lidmašīnu pēc 20 minūtēm būt kāpus iekšā. Tā tev arī vajag. Zinās, ka uzticēties sanitārai, kuri jauc pacients un palātu numurus. Nu, es nepārprasīju. Bet vai tad es neesmu pārdzīvojis šoku? Es taču tiešām noticēju, ka Vadim vairs nav. Tā kā Vadims dzīves, Ivo, mums vajadzētu nolikt atpakaļ tos dokumentus, kurus mēs paņēmām no Vadima seifa. Redz, Betī, šeit jau ir mazliet vairāk vietas. Ar bumbu spēlējies šeit. Un tad mamma būs visu padarījusi un drīz jau nāks, labi? Labi. Labi. Tu dzirdi par tiem dokumentiem? Vismaz labi. Nu, Pelīt, kas tad ir noticis? Mamma. Ko tad mamma tādu nodarījusi? Nepietiek ar to, ka viņai gadu laikā ir bijuši 2 vīrieši, tagad ir uzradies kaut kāds 3, kaut kāds zirgaudzētājs Blumbergs. Nu, kas tad tev tur? Mammai savu dzīvi, tev savu? Nē, neiepatikās man tas vīrietis. Kā man ieraudzīja, tā sāk bārstīt komplimentus, kāda skaista meita, kāda skaista māte. Nē. Es negribu, lai tas vīrietis ienāk manā vai mammas dzīvē. Es negribu. Tu vari uzskatīt, ka es esmu cimperlīga, kašķīga, man vienalga. Un kāpēc, lai es tā uzskatītu? Es tā neuzskatu. Drīzāk, zinu, ko es domāju? Ka tu tā zirgaudzētāja personā esi ieraudzījusi savu patēvu. Un to, ko viņš tev izdarīja. Nē. Viņš vispār nav līdzīgs manam patēvam. Pilnīgi cits tips. Es nedomāju vizuāli līdzīgu. Bet kaut kas viņos līdzīgs noteikti ir. Padomā par to. Tu runā kā ārsts. Es arī esmu ārsts. Tavs ārsts. Ja padomā, kaut kas līdzīgs noteikti ir. Citā tu nenomierināsies. Līgā. Tas ir ļoti svarīgi. Kaut kas ļoti muļķīgs. Nu? Cepure. Manam patēvam bija tieši tāda pati. Nu, redzi? Ir kaut kāda līdzība. Un tagad mierīgi. Tagad pavisam mierīgi. Tas vīrs taču nav vainīgs, ka viņam ir tāda cepura, vai ne? Viņš to kaut kur ieraudzīja. Droši vien nopirka. Varbūt kāds uzdāvināja. Viņš vienkārši tādu valkā. Nu, viņam taču nav ne jausmas, ka kādam ir bijusi līdzīga cepura. Piekrīt? Nu, redz, ar tavu mammu viss ir pilnīgā kārtībā, un ar to vīrieti arī. Tas ir fantastisks. Es to zinu, Pelīt. Es tikai ceru, ka tu arī par to esi pārliecināta ilgtermiņā. Es centīšos. Jā, vispār es atnācu pēc... Ja Vadims atklās, ka dokumenti no seifa pazuduši, būs tāds tracis. Viņš piekaus man. Noteikti piekaus. Jo tas bija aizdomīgi, ka mēs abi ieradāmies mūsu mājās. Apsargi to noteikti piefiksēja. Un es nemaz nezinu, kāds viņam tur tas grafiks un kā viņi ziņo Vadimam un atskaitās. Viss nomierinies, jā, es teicu nomierinies, viss kārtībā. Tu nedrīkst uzaicināt pie sevis ciemiņus uz mājām. Ko tu vispār drīkst, kas tā par dzīvi, velns parāvis? Es esmu arhitekts. Tu man uzaicināji. Mēs runājam par tapetēm, par žalūziem, par kamīnu. Vienalga izgudro kaut ko. Ar to es pati tikšu galā. Bet dokumenti ir jāatliek vietā. Atliksit, tikai paskatīsimies, kas tajos dokumentos iekšā. Tu jau ne ar ko neriskē, bet tu padomā par mani. Še. Silvija, tu esi labēteni. Viss, izdzer glāzi. Iedzer. Tā, noslauka asars.
Izšņauts degunu. Viss parādi. Labi izskaties, labi, super, ļoti labi. Ej, strādā tagad, ja? Es tev vakarā piezvanīšu, papētīšu dokumentus un piezvanīšu. Es labi nezinu. Viss. Labi? Būs labi. Čau, Betī. Čau. Ko tu mana mazā pacienta viena pati dara? Gaidu, kamēr mamma salā nav uzaudzies nagus. Aha. Nu jā. Nāk dāmām, tā ir svarīga lieta. Tāpat kā kaķiem, vai ne? Jā. Ko tu žurcis dara? Atkal kaut ko sagrauzusi? Kas tam mums bija pēdējais telefonu vats? Es tagad viņu ļoti uzmanu, nelaiž ārā no būra. Pareizi ir, lai padzīvo kādu laiku būrītī. Tu jau vienam pat ar viņu var parunāties, vai ne? Kādreiz parunājies? Jā. Nu, re. Gribu sen nodziedāšu vienu dziesmu, nesen iemācījos. Nu, protams, ka es gribu. Rozes un lietas un kaķīšaste, zeltītas lentītes, konfekšu kaste, dāvānu papīri krāsainiem mirdz. Tās ir tās lietas, ko mīl mana sirds, tā kā suns, kaž bite iedzeļ, tādi skumģi man. Es atceros lietas, ko mīl mana sirds, un dziesma šī tā, lai skan. Vai, atvaino, bet man jāiet. Labi? Labi. Čērzi. Atvaino tu, ka es kas attiec uz bērniem, esmu paņēmis nelielu pauzi. Jā, tā viss neizskatījās. Piedod. Kas es saprotu? Atā, Beti. Atā. Kuku. Nu, ko tu tik bēdīgi paliki? Doktors Leons nenoklausījās manu dziesmu līdz galam. Varbūt, ka es varu noklausīties, ko? Labi. Nu, tad dzied. Tad dzied man. Rozes un lietas un kaķīšaste, zeltītas lentītes, konfekšu kaste, dāvānu papīri krāsainiem mirdz. Tās ir tās lietas, ko mīl mana sirds, tā kā suns, kurš bite iedzeļ, tādi skumģi man. Es atceros lietas, ko mīl mana sirds, un dziesma šī tā, lai skan. Malacis. Ļoti skaisti. Silvija, sveiki. Sveiki, Rita. Paklau, no tās slimnīcas puses tā ir vistīrākā cūcība. Nu, piezvanīt tev un pateikt, ka tavs vīrs ir miris. Nu tālāk jau vairs nav kur. Mēs šito lietu ar meitenēm izrunājām. To nevar tā atstāt. Ir jāuztais pamatīgs skandāls. Nu, ir taču kaut kādas lietas, ar kurām nedrīkst jokot, kaut kādas kļūdas, kuras nedrīkst pieļaut. Es jau slimnīcā izlamājos. Nu, izlamāties, tā ir viena lieta, bet uztaisīt skandālu, tā ir pilnīgi cita. Nu, varbūt, ka vajag piesaistīt presi. Paldies tev, Rīt, par palīdzību. Nu, tu labi turies, Silvija. Turos. Tikai tagad man ir nepieciešams cilvēks, ar kuru no sirds izrunāties, kuram es pilnībā varu uzticēties. Nu, Silvija, droši. Vai, Ritiņu, vēlreiz tev liels paldies. Bet man ir nepieciešams profesionāls padoms. Tā. Baumaņkungs. Baumaņkungs. Man ir nepieciešams jūs satikt. Jā. Šodien. Jā, steidzami. Jā. Krīzes situācija. Tūlīt? Labi. Tūlīt būšu. Nu, ko tu knaksties? Paņem salāts un izēd porciju. Kas tev ir? Johaidī šitajā kafejnīcā drīz nevarēs neēst un dzert. Būs jāiet uz citu vietu. Nu, pasaki, kurš tu tagad neesi apgrāstījis, go? Nu, uzmini. Tas, starp citu, nav domāts tev, bet mūsu īpašajiem viesiem. Kam? Kam? Tādam kā mūsu plakans zobis. Veģetārietis Rihardiņš.
Domājies, dārzeņi viņam vairs nav dārzeņi, dārzeņu sautējums viņam vairs nav dārzeņu sautējums. Nu, Mildi jau tagad gatavojas nākamajam uzbraucienam, bet zupā vai neatrod kādu matu vai salātņos. Iegricinamies gaļas gabaliņš. Viņu tu man nepiemini, ja? Kas tu, nu? Es domāju, ka tev interesē visa informācija par viņu. Visa, jā. Līdz zināmai robežai. Viņa ēšanas paradumi man neinteresē. Un kā ar to informāciju, ko es tev iedevu? Kā ir beidzis stūderēt Silvijas smadzenes? Norostījās. Uztais kafiju. Es esmu apjukusi, Rihard. Es gribu tikai labu. Es vēlos dzīvot kopā ar sev mīlamu cilvēku. Es vēlos dzīvot kopā ar saviem bērniem. Es vēlos, lai viņi justos labi, lai viņiem būtu laba, pilnvērtīga ģimene, lai viņi būtu nodrošināti. Vai tad tas ir slikti? Tas noteikti nav slikti. Nu jā. Bet ja šīs skaistās nākotnes vārdā, ja man bērnu laimes vārdā, man jāizdara kaut kas slikts, kaut kas tāds, kas ir sabiedrībai nepieņemams, par ko man lielākā daļa sabiedrības nosodītu. Nu, uz sabiedrības viedokli mēs nevienmēr varam balstīties. Nu jā. Nu un ja es gribētu zināt, vai es drīkstu kaut ko paņemt savu bērnu laimes vārdā. Es neiebraucu, jūs, Silvina, nevarētu mazliet konkrētāk. Nu, ja kaut ko paņem bez atļaujas. Ja konkrēti es paņēmu bez atļaujas, man vīra dokuments no seifa, un tagad īsti nezinu, vai es varu atlikt atpakaļ vietā. Tas laikam nav iespējams. Bet ideja par dokumentu paņemšanu taču nebija jūsu, vai ne? Vai ne? Kā jūs to zinat, Rihard? Tas taču ir acīm redzams, Silvija. Es taču par mūsu seansu laiku jūs esmu labi iepazinis. Jūs esat cilvēks ar principiem, ar ideāliem. Jūs pati nekad neko tādu nedarīt. Jums taisnība, es to negribēju. Kurš to gribēja? Baloškungs? Mēs runājam par Baloškungu. Ai, no jums neko nenoslēps, Rihard. Bet, Silvija, nevajag jau arī slēpt, ja reiz jūs nākt pie manis pēc palīdzību. Pastāstiet man par Baloškungu. Nu, bet tas nesanāks tā, ka es tagad viņu tā kā aprunāju. Silvija, mēs šeit nevienu neaprunājam, ja? Mēs runājam par lietām un cilvēkiem, kuriem jūsu dzīvē ir nozīmīga loma, kuri jums ir svarīgi. Un šī informācija līdz ar to ir svarīga ārstniecības procesā. Tad Ivo nenāk pie jums uz seansiem. Šādu informāciju es, diemžēl, jums kā ārsts nevaru izpaust, piedodiet. Nu, labi, nu tad par Ivo. Par Ivo. Nu, nenostrādāju tas tavs kompromats. Džeks ir ciets. Turējās kā klīns. Slīpēts maita, tas mūsu zālēdējs, ne? Pamatīgi. Redzēt, Džekam no pirmā reize, kad jācitas. Nu kā, nemaz nenostrādāja? Nu tā nevar teikt, informāciju saņēma. Es ceru, ka sapratu. Ceru, ka mazliet pierausies. Fakti taču bija pareizi. Nu, fakti. Nu, kas ir fakti? Nu, ir tāds stāstīns par to, ka Rihards mēģināja šantažēt klientu. Nu, ir. Nu, atlaid viņu no darba. Nu, atlaid. Un kas tālāk pierādījumi nav? Pacienti negrib, lai tas tiktu lēsts gaismā. Tā kā pabaidīt ar baumām var, tas ir viss. Es ceru, ka Silvija pats sapratīs, ka viņai nekāds psihoterapeits nav vajadzīgs. Nu, jādomā, ka tu jau sāc piestrādāt pie tās viņas saprašanas. Nu, ko piestrādāt? Nākošais seans tiks atlikts. Nu, ļoti labi. Būs labi. Paies pāris dienas, un viņa aizmirsīs, ka tāds tipiņš eksistē. Nu, par to es nebūtu tik pārliecināts. Es esmu jums ļoti pateicīga, ka atradāt laiku ar mani aprunāties. Nu, krīzes situācija ir krīzes situācija. Jūs esat lielisks. Paskaties uz viņu labi. Un iegomē. Tā tipa smaidiņa. Tu redz pēdējo reizi mūžā. Jā.
Nu, nav iedvesmas. Kāda tur iedvesma? Galvā tikai Leons. Bērns. Kā tu lai pastrādā? Nu, tad atpūties drusku. Jā. Rita, kā tu domā? Man būs puisītis, jeb meitnīte? To taču nevajag minēt. Vienkārši vajag aiziet pie ārsta un noskaidrot. Nē, es negribu iet pie ārsta un noskaidrot, es gribu minēt. Es vestibulā tikko satiku fantastisku meitenīti. Man liekas, ka es gribu meitiņu. Nē, nu labi, man nav nekas arī pret puisīšiem. Par spīti tam, kādu sivēni vēlāk no tiem eņģelīšiem izauga. Nav nemaz tik liela sivēna, Rita. Ja tu būtu redzējis, kā Leons uz to meitnīti skatījās. Mēs atkal esam satikuši Leoni, ja? No turienes visi tie puņi sasmērētie papīri un nespēja pastrādāt? Bet es viņu tiešām nesaprotu. Viņš tik draudzīgi, tik dabiski, viņš sarunājās ar to meitenīti. Kā var patikt sveši bērni un kā ir runa par viņu pašu, tā sākās. Es nesaprotu. Pagaidi, tad tu beidzot atklāti izrunājies ar viņu par gaidāmo bērnu? Gandrīz. Viņš teica, ka viņam vajagot vēl laiku, lai par šo tēmu varētu runāt. Kādu laiku? Ko viņš izdomā? Kādu laiku viņam vajag? Atkal viņa kārtējie gāja. Viņš ir slims. Rita mieras nevajag tik asi. Viņš normāli ar mani runāja. Mums bija ļoti laba saruna. Nevis normāli runāt, bet uz ceļiem lūgties viņam tev vajadzētu. Labi. Rita, bet es nesaprotu, kā viņam var... To var redzēt. Viņam patīk sveši bērni un savus viņš negrib. Pagaidi. Varbūt, ka viņš tomēr nav pārliecināts, ka tas bēbis ir viņa. Viņš taču domā, ka tu esi gulējis ar Edgaru. Kāda viņam var būt pārliecība? Tas tev nav ienācis prātā? Dievs, Rita, nē, tas man tiešām nav ienācis prātā. Sveiks, doktor! Beidzot, vēl kāds trenižera zālē parādījies. Citādi man likās, ka es esmu vienīgais apmeklētājs. Tu zini, tā kā tuksnesī, tu sauc, un neviens neatsaucās. Ķeries klāt, citādi es bēgšu. Atkal paliks viens. Nē, es tā nevaru uzreiz. Man jāpierod, ka es neesmu viens. Es neesmu viens. Tu vari taču priecājies, ne? Priecājies. Redz, ka priecājies. Ļoti priecājies. Nav tāda bēra atmosfēra mazliet, ko? Nav taču neviens nomirs. Vadījums arī izrādījies sveiks, vesels. Par ko skumti, ko? Par vadījumu jau ne. Par ko tad? Labi, stāsti. Klāj vaļā, doktor, es taču redzu, ka kaut kas ir. Man tu var pastāstīt. Man ir, zini, tāda dzīves pieredze. Tas gludējs veids nav nekāds rādītājs. Saprot? Man ir tādas dzīves vētras pārbrāzušās. Orkāni. Saprot? Orkāni. Es spēju saprast, kas cilvēkam uz sirds. Sirdī. Nē, saprotu sirdī. Kas ir sirdī? Sieviete. Es saprotu, ka sieviete. Sieviete. Sieviete, kur man svarīga. Es saprotu, ka arī sieviete, kur svarīga. Tā sieviete, par kur tu nedomā, kur tev nav svarīga, viņa no sirdī iet nevar. Sieviete, kur gaida bērnu no cita. Alā. Opā. Te tev bija dzīves pieredze, vētras orkāni. Nē, es vēl turos, es neesmu uz pakaļs. Tā? Martuks, jā. Edgar. Apā, situācija, ne? Ko es saku? Nē, tas nevar būt, Rita. Ja Leons šaubītos, vai bērns ir no viņa vai Edgara, viņš man pajautātu. Atkal tu pieņem vēlamo par esošo. Viņš man liktu vismaz nojaustas šaubas, bet mūsu sarunā nekas tāds neparādījās. Viņš tikai teica, ka viņam tas nav tik vienkārši. Kā vienkārši? Tās nav šaubas, tas ir šaubas. Pagaidi, varbūt viņš pārdzīvo par kaut ko citu. Par ko tad? Par to, ka es vispār ielaidos ar Edgaru. Ak, kungs, bet tu taču neielaidies. Bet Leons to nezina. Un vispār es biju gatava to darīt, tad es viņu nodevu. Jau tu gan laidi kategorijās. Es par būtību runāju, Rita, un tā ir. Ok, jā, tu to izdarīji. Viss tagad plēšam matus, varbūt, ka beidzot pietiks gruzīties par to, kas ir noticis, un tu padomās drusciņu uz priekšu par nākotni. Ko tu domā darīt tālāk? Tu līdz dzemdībām dzīvos tev viesnīcā un rēgosies Leonam acu priekšā? Nezinu. Varbūt, ka ir vērts pameklēt kādu dzīvokli. Starp citu. Noīrējam kopā, kamēr mums abām nav džeku. Un kad tev krīzi pāriet. Varbūt.
Ja tu pinkšķies, dabūs pa ņuņām. Es nepinkšķu. Labi. Zini, es labāk tomēr gribu meitenīti. Atļauties nobīties, nozagt un aizlaisties, kā vatām piebāstām, sirdīm un lamatām, rodas uz acīm un neredzēt, nezināt, kāds nu ir iznākums, laiks varbūt piedos mums. Un es saku sev vēl, neaizej vēl, nesaplēsi vēl.